Šis ir raidījums Jauna nedēļa. Mēs turpinām un šovakar studijā uz sarunu esam aicinājuši valsts prezidentu Valdi Zatleru. Labvakar vēlreiz, Zatleru kungs. Labvakar. Šis gaidāmais mēnesis, protams, ka jums būs visai saspringts un trauksmains. Jūs bieži tiekaties ar politiķiem, ar deputātiem, lai stāstītu un izteiktu savu viedokli, taču jums jau laikam labāk par mani zināms, ka tādas īstas skaidrības vēl par savu iespējamo pārvēlēšanu jums nav. Un tas ir raksturīgs šī brīža politiskai situācijai Latvijai. Bet jūs tiekoties arī šodien tikāties ar vienu no frakcijām. Jums šie deputāti, kas uzdod jautājumus un mēģina rast atbildes, ir arī teikuši kaut ko tādu, kas viņiem pa šiem 4 gadiem jūsu darbībā ir licies nepieņemams, nepatīkams, kritizējuši jūs par kaut ko ir? Man par pārsteigumu kritikas ir maz, jo es biju gadījis daudz lielāku kritiku. Tomēr šī ir iespēja pēc 4 gadiem atkal parunāt ar visiem deputātiem, vienas partijas vai vienas frakcijas vai vienas koalīcijas deputātiem vienā telpā. Uzzināt prezidenta viedokli, izteikt viņam viedokļus un arī tēmu loks ir visplašākais. Man ļoti patīk šīs dienas tieši tikšanās, jo mēs lasījām pilnīgi visu tēmu loku un jautājumi bija ļoti praktiski. Es centos salīdzināt ar to, kā bija pirms 4 gadiem, ļoti praktiski jautājumi par Latvijas attīstību, par ekonomikas attīstību. Bet tā kā uz nākotni vērsti šie jautājumi? Jā, vairāk uz nākotni vērsti. Kāda ir jūsu viedokļa, kāda ir jūsu nostājas? Mēs gribam zināt, kā jūs prezidenta postenī varētu šos te procesus pozitīvi ietekmēt. Bet sakiet, jūs pieminējāt pats tikko, ka jūs gaidījāt, ka jums būs tā kritika lielāka. Varbūt, teiksim, vai atradīs tādas lietas, par ko kritizēt. Par ko jūs varētu kritizēt, kā jums pašam šķiet? Protams, pirms 4 gadiem stājoties amatā, es izvirzīju savas prioritātes, ja, un tās bija, piemēram, izglītība un veselības aizsardzība. Tāpat es centos paust savu apņēmību, ja, kļūt par tautas atbalstītu prezidentu šajos 4 gados, ja, ņemot vērā visus tos apstākļus, ja, kā es pats kļuvu par prezidentu. Protams, krīzes gados prioritātes mainās, ja pati krīze nosaka, kas ir tā vislielākā prioritāte, un tā bija tomēr politiskā stabilitāte un kritisko brīžu pārvadēšana Latvijas valstī. Sakiet, kā jums šķiet, tagad jūs varat jau no 4 gadu distances palūkoties uz to, prezidents mums ir apolitisks vienmēr. Vai nebūtu tomēr labāk, ja viņš būtu no kādas partijas virzīts vai pat kāds partijas biedrs, un tad respektīvi šī partija varētu uzņemties par šo prezidentu morālu un arī politisku atbildību? Varbūt arī gluži otrādi tas dod, arī šajā gadījumā dod lielāku rīcības brīvību, bet lielāku risku pēc tam atkal kādām politiķiem pa šiem 4 gadiem nodarīt pāri un tikt nepārvēlētam. Lai būtu veiksmīga prezidenta darbība, viņam jāievēro savas zvēras, kur ir pateikti 3 galvenie pamatprincipi. Tas ir turēt svētu Latvijas satversmi un likumus, pret visiem izturēties vienlīdzīgi un strādāt ar visu savu atdevi Latvijas tautas labumam. Ja šie principi tiek ievēroti, tad prezidentam no tā brīža, kad viņš saņem Saeimas atbalstu, ir jākļūst par visas tautas pārstāvi, absolūti neitrālu, tikai valstiski domājošu politiķi. Un nav nozīmes, vai pirms tam prezidenta kandidāts ir bijis kādas politiskās partijas biedrs, kā tas bija Umaņkunga gadījumā, vai pēdējos 12 gadus ir bijuši prezidenti, kas nav bijuši nevienā politiskā partijā pirms tam. Beidzamos gadus, beidzamo prezidentu, 2 konkrētu prezidentu vēlēšanas ir bijuši mums visai tādas dīvainas, jo līdz tam jūs pieminējat arī Umaņkungu. Mēs par to laiku varam daudz runāt un teikt, kā tās vēlēšanas notika, bet tas ir vēsturē. Bet tad bija zināmi, jau pirms vēlēšanām, praktiski visi prezidenta amata kandidāti. Šobrīd tā nenotiek, taču par spīti tam, vai gluži otrādi pretrunā ar to, ko solīja šobrīd pie varas esošās partijas un arī tie, kas Saeimā ir ievēlēti. Viņi taču nāca uz vēlēšanām, teica, ka prezidenta vēlēšana gadījumā jābūt ir lielākai caurskatāmībai. To teica arī tad, kad jūs vēlēja pagājušo reizi. Pa šiem 4 gadiem nekas īsti nav mainījies un pat liekas, ka šis stāvoklis ir kļuvis vēl dramatiskāks. Skaidrības taču nav nekādas. Baumas tikai dažādas. Pirms manas ievēlēšanas tika pieņemts prezidenta ievēlēšanas kārtības likums. Tas tomēr salika daudzas lietas pa plauktiņiem, pateica noteiktus termiņus, pateica, kā te kandidāti izvirzām un kā arī ievēlām. Tas, cik daudz šajā procesā ir atklātības, cik savlaicīgi šī atklātība iestājās, cik savlaicīgi parādījās dažādu kandidātu konkurējušas programmas un konkrēti partiju atbalsts, protams, ir atkarīgs tikai no politiķiem pašiem un no parlamentā pārstāvētām partijām. Pats no savas puses esmu centies šo
caurspīdīgi un vairot, cik es saprotu, manos spēkos. Ja, kad bija tāds jautājums, vai Zadlerkungs piekritīs kandidēt, jā, partijas teica, Marta vidū teica, jā, es esmu izlēms, esmu gatavs, esmu jūsu rīcībā. Es nācu arī šo jauno tradīciju, tomēr prezidentam vērtēt savus 4 gadus un dot arī nelielu vīziju nākotnē, ja, kā potenciālam kandidātam. Tas ir kaut kas jauns mūsu Latvijas politikā. Tātad arī tam būs rezonanse, un es domāju, ka šī tradīcija noteikti kļūs par stabilu politiskās dzīves sastāvdaļu. Es esmu sācis tikšanos ar pilnīgi visām frakcijām. Tad esmu jau ticies jau šobrīd ar 3 lielākajām frakcijām, vēl tuvākajās dienās man ir tikšanās ar mazākajām frakcijām, lai tieši būtu doma apmaiņa, lai mēs atklāti apmainītos ar domām, ja, lai mēs šīs domas un arī savas diskusijas paustu sabiedrībā, ja tur nekas nav slēpjams, esmu pilnīgi, var jums droši teikt, neviens no jautājumiem, neviens no atbildēm nebija ne par ko, kas būtu jāslēp sabiedrībai. Tas bija faktiski atklātas sarunas. Tas ir mans ieguldījums. Ir politiķu laukuma pusē šobrīd. Viņi ne tikai bumbi, jā, arī balsis ir viņu pusē, jā, un arī tas, kā viņi izvirzījuši šos kandidātus oficiāli jau pēc 19. maija, jā, un arī kā beigās nolems, kurā sēdē mēs par to balsos. Jūs pieminējāt to, ka jūs esat arī savā runā, kas bija Universitātes aulā, runājāt par to, kas ir bijis, bet arī skatījāties uz skatu uz nākotni. Mūsu raidījumā mēs daudz runājam arī par notikumiem pasaulē. Un prezidentam ir šīs īpašās pilnvaras Latvijas valsti prezentēt un pārstāvēt pasaulē, respektīvi ārpolitika ir viena no jūsu darba tādām aktīvām sadaļām. Ja mēs raugamies nākotnē, ko jūs, varbūt kādus 4 nosaukt, varbūt 3, 4 svarīgākos uzdevumus ārpolitikā tuvākos 5 gados? Jā, noteikti var nosaukt, bet arī šie visi mērķi ir balstīti tajos sasniegumos, kas sasniegt 4 gados. Mēs paskatāmies no visām Baltijas valstīm, varbūt pat plašāk reģionu valstīm, visefektīvākā ārpolitika ir bijusi Latvijai. Ja mēs esam sasnieguši to līdzsvaroto attiecību situāciju, ka mums ir labas attiecības gan ar kaimiņiem, gan ar reģionu valstīm, gan ar Eiropas lielvalstīm Poliju un Vāciju, gan arī ar strateģiskiem partneriem Amerikas Savienotām valstīm, gan arī ar lielajiem kaimiņiem Krieviju. Tā ir situācija, kāda līdz šim nekad Latvijas ārpolitikā un arī nav bijusi. Tad mēs esam sasnieguši savu maksimumu, tad uz tā jābalsta arī nākotni. Es būtu ļoti gandarīts, ka tagad šī platforma dot iespēju realizēt mūsu ekonomiskās intereses. Ārpolitiski. Mūsu ekonomiskās intereses. Caur ārpolitiku, ekonomiskās intereses. Es būtu ļoti priecīgs un gandarīts, ja ko pierādīja pēdējā vizīte Amerikas Savienotās valstīs. Ja tuvākajos gados Latvija ienāktu vismaz 2, 3 Amerikas Savienotās valstu uzņēmumi ar savām investīcijām, un mums būtu ne tikai politiski, strateģiski partneri. Bet tas ir reāli? Tas ir reāli. Tieši pateicoties tam ārpolitikas līdzsvaru līmenim, ko Latvija savā ļoti pragmatiskā ārpolitikā ir sasniegusi šodien. Man ir lepnums par padarīto. Tāpat tas attiecināms ir ar Latvijas-Vācijas ekonomiskajām attiecībām. Ir Vācija mums ļoti liels partners. Bet visās manās sarunās gan ar kancleru Merkeli, gan ar prezidentu Vulfu ir skaidri parādīta vīzija, ko mēs appusē redzam. Vācu investīcijas Latvijā. Ja mēs runājam par kaimiņu, tad noteikti prezidenta Medvedeva vizīte Latvijā būtu kā apstiprinājums tā, ka šis kurs turpinās un ir balstīts ilgtermiņā. Ja mēs runājam par Eiropu, tad noteikti mums jādomā par to, līdzsvarotāka, godīgāka lauksaimniecības politika, līdzfinansējuma palielinājums, noteikti prioritātes Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībai. Ja mēs runājam par drošību, tad mums jāstrādā arī Afganistānas virzienā. Ikgadējām atskantēm jārada ir bāze civilai palīdzībai. Ja mūsu mērķis ir kādu dienu izvest Latvijas karavīrus no Afganistānas, tad ir jāsaprot, ka tas ir mūsu mērķis. Jā, bet mums ir jāsaprot, ka tas ir vienlaicīgi sasniedzams ar civilo atbalstu Afganistānu. Tuvākos 5 gados, jums šķiet tas izdotos? Tie ir tuvāko 5 gadu mērķi. Tas, ko jūs tagad nosaucāt. Tā ir realitāte. Es gribu vaicāt tādu tīru cilvēcisku lietu, bet, tas, protams, saistīta ar profesionālo darbību ir. Kā jums pašam tagad no savas pieredzes šķiet, cik ilgs laiks, ja ienāk jauns cilvēks, vienalga, kas pēc jums vai jūs, ka pats ienācāt, cik ilgi laiks ir vajadzīgs, lai cilvēks, kas ienāk šajā amatā, Rīgas pilī, kā mēs tā sakam tautā, lai viņš beidzot arī varētu sākt strādāt, apjaustu visu, kas notiek, aklimatizētos, vienkāršāk sakot? Arī šis process jāsadala 2 daļās, iekšpolitiskā un ārpolitiskā. Iekšpolitiski noteikti ir jāapgūst visi tie virzieni, kurā prezidentam ir jādarbojas.
Ja pat vispieredzējušais politiķis un visbriljantākais akadēmiķis ienākot prezidenta pilī, ir spiests sākt uzstādīt sev uzdevumus un spiests apgūt prezidenta amatu. Tas ir unikāls amats, kurā pieredze ir tikai 3 cilvēkiem šobrīd Latvijā. Ar to ir jārēķinās, un tas prasa laiku. Ārpolitiski, protams, ir svarīga tava atpazīstamība. Jo ar vienu tikšanos vien ir pamaz, lai nodibinātos labas attiecības starp valstu vadītājiem, kas ir pamatā divpusējām attiecībām. Tātad ir vajadzīgi vismaz 2 tikšanās raundi, kas vieš uzticību un izpratni vienam par otru. Arī tas prasa laiku. Protams, tas ir atkarīgs pirmām kārtām no katra paša pretendenta spējām, arī no mērķiem, kāds viņš uzstāda. Bet jūs nācāt no pilnīgi citas vides, ar politiku nekāda sakara. Cik man personīgi, tas ļoti personīgs jautājums, bet domāju, ka 1. gads aizgāja tikai, lai vispār apgūtu šo amatu. Vai viegli ar šo amatu ir sadzīvot? Tas maina cilvēka dzīves veidu noteikti, raksturu arī? Cilvēkam raksturi parasti nemainās. Ja? Tātad, ja cilvēks ir gatavs grūtībām, ja cilvēks ir gatavs daudz strādāt, ja cilvēks ir gatavs izaicinājumiem, tad ne šie izaicinājumi, ne šie grūtības, viņas jau nemaina viņa raksturu. Viņš jau ir gatavs tam, kā mēs teikt latviešu valodā, esi bailīgs, tad mežā neej. Pamatos noteikti nē. Protams, ir jāiztur pārbaudījums ar varu. Un to mēs zinām, tas ir viens no grūtākiem pārbaudījumiem. Kā jūs to domājat? Kā tas varētu izpausties? Tā kā zvaigžņu slimība vai kas? Ir ļoti skaidri jāsaprot, ka tev ir uzdevums un reizē atbildīgi, saprātīgi veikt savus pienākumus, ja tavs pienākums ir pārvaldīt valsti. Savu pilnvaru robežās, un tā atbildība ir vairāk kā pilnvaru robežās. Atbildība ir daudz augstāka nekā tavs iespējas, piemēram, kaut ko konkrēti paveikt. Bet tā ir atbildība par valsti. Un jāsaprot ar to, ka var jau nedrīkst būt pašmērķis. Var ir instruments, ko tev cilvēki ir uzticējuši. Un tev šī cilvēka uzticība ir jātaisno. Un šajā gadījumā par cilvēkiem, es domāju, visas Latvijas iedzīvotājs. Jūs pavisam nesen sniedzāt interviju Krievijas žurnālistu mogulam, varētu teikt, Vladimiram Pozneram. Viņš māk ielīst dvēselē. Es noskatījos šo interviju. Kā jūs pats jutāties šīs intervijas laikā? Komfortabli, smagi jums bija vai jautājumi bija provokatīvi? Tie ir kā cilvēks, arī kā prezidents bez šaubām. Ejot uz interviju ar tādu žurnālistikas grandu kā Pozners, tev jābūt gatavi pilnīgi uz visam. Gan uz filozofisku sarunu, gan arī, kā jūs minējāt, uz to, ka viņš interesēsies un līdīs jūs dziļākajos dvēseles plauktiņos, gan arī ļoti cieta skarba saruna, ko mēs angliski teikt par hard talk, un daudz pazīmes šajā intervijā arī bija. Tas reizē ir arī piedzīvojums un pieredze. Jo šāda intervija palīdz atklāties arī pašam sev, jo Pozners to darīja ļoti profesionāli. Ieskaitot izaicinājumus man, varbūt pat provokācijas, grūtas jautājumus, tā pašā laikā ļoti cilvēcīgi. Aigars jums vaicā, vai jums ir skaidrs, ko jūs darīsiet, es tā domāju, ar ko nodarbosieties, tā es precizēšu, ja gadījumā jūs nepārvēl otrajā matā? Es pirmkārt neeju uz kādu uzdevumu, iepriekš noteiktu tādu apziņu, ka man neveiksies. Tas ir skaidrs, bet tāpēc man pašlaik nav tāda doma, ko es darīšu, vienalga, kurā brīdī mans prezidenta termiņš beigsies. Par to es lemšu tādu. Ja tad būs laiks apstāties, padomāt, un arī izlemt, kā turpināt savu dzīvi. Bet ko es gribu uzsvērt, ka esmu jau izlēmis, darbs prezidentam arī pēc prezidenta termiņa beigām ir kalpot savai tautai. Tu neesi ievēlēts par prezidentu, tāpēc tikai būtu pie varas noteikti periodi. Tu esi ievēlēts, lai līdz mūža galam tu kalpot savai tautai un valstī. Tas ar tādiem līdzekļiem, kas ir tavos spēkos, kā cilvēkam, kurš ir pazīstams sabiedrībā, kā cilvēkam, kur sabiedrība uzticās, un arī to, kas redz sabiedrības vajadzības un spēj viņā ieklausīties. Tas ir uzdevums, kas man būs jādara. Obligāti. Lai jums veicas abos iespējamos scenārijos. Prognozēt, kā notiks balsojums, mēs šobrīd nevaram. Raudzīsim, kā attīstīsies notikumi. Es vēlu, lai jums veicas vienalga, kāds ir rezultāts. Pasaku paldies par to, ka atradāt laiku atnākt šovakar pie mums uz studiju. Pie mums studijā bija valsts prezidents Valdis Zatleris.